I don't think I found God. Everything I want I have. Money, notoriety, and maybe a house. I don't think I found God. In the flash shops of a pretty cameras, pretty camera runs, pretty camera runs, pretty camera runs, pretty camera runs. Everything I want I have. Money, notoriety, and maybe a house. I don't think I found God. Kvalifikācija ir aizvadīta. Mazliet neesmu apmierināts, jo bija mazas kļūmītes ar motociklu, bet tik un tā uzrādīju ātrāko aprīlaiku, kāds arī bija plāns. Un jā, cerams padosies labs starts, jo šajā trasē tas ir ļoti svarīgi. Un mērķis tāpat kā pagājušajā posmā uzvarēt visus braucienus un kāpt uz augstākā pakāpiena. Šodien esam Gulbelē un esam uzaicinājuši Liejas Strasda bērnama jauniešus. Mazliet iepazīstināsim ar motokrosu un lai redz, kā mēs braucam, kā norit sacensības. Un cerams, ka viņiem patiks un būs lieliski diena pavadīt viņiem. Kopumā kopvērtējumā paliku 3. vietā. Domāju, daudz normāli priekš kopvērtējuma, priekš lielā kopvērtējuma superkausa. Varbūt drusciņi slikti, ka Dāvis Līvs aizrāva viņš prom, bet kopumā labi. Komandu vērtējumā Motosports augšņa komanda palika 2. vietā. Tikai 2 punktus zaudēja Mogulim. Cik es sapratu kopvērtējumā vēl esam 1. Tā kā ejam uz mērķi. Vēl 2 punktus palika. Dobeles posms ir noslēdzies un noslēdzies ļoti neveiksmīgi. Kā jau jūs droši vien lielākā daļa zinat, tad piedzīvoju smagu kritienu un nokļuvu slimnīcā. Varbūt tās mazliet nenopietni piegāju sacensībām, jo biju ar domām jau uz Francijas posmu gatavojies un Itālijas posmu, kur braucieni ir garāki, un GP, kas personīgi man ir tāds ļoti svarīgs posms. Jā, un braucu diezgan pārliecinoši un pārāk brīvi iespējams, jo ātrums man nelikās liels un šādā ātrumā es spēju ilgi braukt un mazliet jau sāku domāt, kā ātrāk tik garām, kā apdzīt Dāvi Līvu un pieļāvu tādu neuzmanības kļūdu, kad lēcienā izmeta motociklu uz priekšējā rata un pārkrita pār stūrei un atsitos smagi pret zemi. Un dakteri konstatēja 2 kriemeļu lūzumu, kā arī diska trūci. Un jā, šis bija tāds gada skumīgākais brīdis, bet manu smaidu uzlaboja komanda, kas neatlaidīgi cīnās par manīm un cer manu drīz atgriešanos trasē. Un
sazinoties ar vairākiem daktariem, uzzinājām sīkāku informāciju par manu traumu. Un tagad secinājumi tādi, ka ir jāpaļaujas uz savām pašsajūtām, kad sāpes ir pārgājušas un varu braukt un varu mēģināt. Tad es atgriezīšos trasē un tagad ļoti daudziem interesē, vai ķegumā startēšu. Vēl precīzi nezinu, kā noritēs atvesaļošanās, bet ceru, ka es būšu ķegumā un jau pirms ķeguma Zviedrijas GP startēšu, tā kā ilgi netaisos sēdēt malā un skatīties, kā konkurenti brauc. Noteikti atvesaļošos un atgriezīšos vēl spēcīgāks, kā biju. Tā kā tagad ir piespiedu pauze, komanda rūpējās par maniem un par maniem faniem, un noteikti visu mēnesi līdz ķegumam un turpmāko laiku varat sekot zemāk redzamajos linkos. Un turat īkšķus par maniem, lai atvesaļotos ātrāk.